Pusvakars darbs šajā pēcvēlēšana dienā sāk nekā personīga komanda. Labvakar, studijā Ilze Jaunauksne un Jānis Krevits. Ģeopolitiskā situācija un draudi Latvijas drošībai noteikuši vēlētāju izvēli šajās 12. Saeimas vēlēšanās, un tie nobalsojuši, lai darbu turpina esošā koalīcija. Kā Vienotība izmantos tai doto avansu un kas notiks ar partiju pēc tās līderes Solvitas Āboltiņas atstāšanas ārpus Saeimas? Saruna studijā šeit pēc brīža ar premjerministru Laimdotu Straujumu. Bet kāpēc saskaņas vēlētāji nav pārliecinājušas sociāldemokrātiskās idejas, vaicāsim vēl vienam mūsu studijas viesim šovakar, partijas līderim Nilam Ušakovam. Jā, paldies, Edī. Mums patiešām līdzās Rīgas mērs un saskaņas līderis Nils Ušakovs. Labvakar. Labvakar. Apsveicam vispirms ar uzvaru. Paldies. Labvakar. Lai arī saskaņa ir formāla vēlēšana uzvarētājs, esat piedzīvojuši būtisku kritumu, 7 vietas mazāk nekā iepriekš. Kur palicis jūsu vēlētājs? Saskaņa izgāja pirmam kārtam caur ļoti būtisku transformāciju. Mēs aizgājām uz šīm vēlēšanām tieši kā sociāldemokrātiskā partija Saskaņa. Vairs nebija kā apvienība. Mēs izdarījām visu, lai pirmam kārtam stiprinātu to mūsu identitāti, kas saistīta ar sociāldemokrātiskām vērtībām. Otrais, kas bija tikpat svarīgi, ka mēs vēl lielāk mērā stiprinājām to mūsu galveno postulātu, ka mēs esam partija, kur kopā strādā latvieši un nelatvieši. Tie bija mūsu divi galvenie signāli šajās vēlēšanās, un pēc būtības pēc šīs transformācijas, un īpaši ņemot vērā situāciju iekšpolitisko. Es domāju, ka šīs rezultāts ir ļoti labs avans, lai mēs tālāk strādātu pie tā, lai turpināt attīstīt tieši to, ko esmu teicis. Sociāldemokrātija un latvieši nelatvieši strādā kopā. Bet tad jau tas vēlētājs nav noticējis, ka esat patiesi sociāldemokrātās idejas bija patiešām cienījamas, tur samazināts PVN, pārtikai, progresīvais nodoklis, par ko daudz runā, bet vai nu jūs neesat pietiekami pārliecinājuši, vai arī vēlētāji patiešām negribētu dzīvot labāk? Mēs, protams, nebūtu apbēdināti, ja mēs dabūtu lielu mandātu skaitu šajā Saeimā. Bet es tomēr atgādināšu, ka salīdzinot ar citām partijām par mums nobalsoja vairāk vēlētāju. Tieši atbalstot tās divas idejas, par ko mēs runājam, sociāldemokrātija un latvieši un nelatvieši strādā kopā. Un tas nozīmē, ka mums ir tālāk pie kā strādāt. Jūs esat teicis, ka valsts prezidentam vajadzētu uzticēt valdības veidošanu uzvarētājiem. Formāli tie esat jūs. Prezidents šodien izteicās, ka tas būtu bezjēdzīgi uzticēt valdības veidošanu tādam spēkam, kas nevar nodrošināt 50% atbalstu Saeimā. Jums ir jāiet pie prezidenta ar neapgāžamiem argumentiem vai arī kaut kādā citādā veidā jāpārliecina viņš vai arī jāturpina sēdēt opozīcijā. Kāds ir jūsu plāns? Jā, pirmais, mēs esam absolūti pārliecināti, ka pēc parlamentārām vēlēšanām, jebkura demokratiskā sabiedrība uzticēt, veidot valdību ar nepieciešams pirmam kārtam tai partijai, kas uzvarēja šajās vēlēšanās. Un šajā situācijā es tomēr domāju, ka nav īsti korekti izmantot vārdu formāli. Par mums nobalsoja ļoti liels vēlētāju skaits, un kad jūs izmantojat vārdu formāli, jūs arī attiecināt to pret tiem cilvēkiem, kas nobalsoja par mums. Bet kāds jūs piedāvājums? Bet viņš lai mēs tiktu skaidrībā ar definīciju. Nav korekti vārdu formāli tādā veidā aizvainot mūsu vēlētājus. Bet prezidentam, ja viņš tiešām grib, un kā bija ļoti pareizi pateicis, ja es nemaldos, tas bija Kaktiņa kungs, kas šīs vēlēšanas definē ar to, ka cilvēki gribēja pārmaiņas, bet viņi arī baidīs no pārmaiņām, ņemot vērā situāciju ārvalstīs. Ja mēs gribam izmainīt situāciju uz labāku pusi, padarīt situāciju stabilāku un drošāku, īpaši ņemot vērā, ka mums nākamgad ir prezidentūra un kad mums būtu svarīgi tieši Ukrainas konteksta parādīt, ka mums ir sabiedrība, kas netiek dalīta taiskaitā ar etniskās dimensijas, uzticēt valdības veidošanu tai partijai, kas ir uzvarējusi šais vēlēšanās, lai tai partija arī varētu piedalīties jaunas koalīcijas darbā. Bet prezidents saka, ka nav jēga, jo nav 50%. Es domāju, ka es caur jums, ar visu cieņu pret jums, protams, nav nekā personīga, bet nediskutēšu ar prezidentu. Ja man vajadzēs uzrunāt prezidentu, es to darīšu ar viņa klātbūtnē. Bet principā tā kā jūs gaidat viņa aicinājumu veidot valdību? Pirmkārt, mēs satiksimies ar prezidentu kungu, un tad būs korekti ar viņu tālāk apspriest jautājums, jo atkal ar visu cīņu pret jums, bet es runāšu ar prezidentu personīgi. Jā, bet modelis piedāvātājs, ko jūs varat piedāvāt? Tie ir tie argumenti, kurus esmu minējis tikko ar jums runājot, ka ir ārkārtīgi svarīgi tagad tieši šajos vēsturiskajos apstākļos, ņemot vērā, kas notiek arī ārvalstīs, izveidot koalīciju, kur ir pārstāvēt
tā pēc būtības visa sabiedrība, ieskaitot arī to dalījumu pēc etniska principa. Pēc iepriekšējām vēlēšanām, kad palikāt neiekļuvāt koalīcijā, Jānis Urbanovičs Radio Baltkoma ēterā teica, ka jārēķinās, ka būs nemieru un nemieru ielās. Draudi, protams, nepiepildījās. Vai līdzīgs draudus izteiksiet arī tagad, ja paliksiet opozīcijā? Es neceros, lai es kādreiz izteiktu kādus draudus. Tas nekad nav bijis mans princips. Es satikšos ar Jāni, es parunāšu ar viņu, ar jūsu atļauju par visu viņiem plāniem, visiem viņu plāniem, bet mūsu princips ir saskaņā. Un mēs uzskatām, ka mums patreiz ir vēsturiska iespēja padarīt Latvijas sabiedrību drošāku un stabilāku. Tad plāns ir Varavīksnes valdība? Varavīksnes valdība būtu viens no tiem labākiem risinājumiem. Jums ir arī pārējo partiju viedokli šajā jautājumā? Ja mēs runāsim, un kad mēs runāsim ar pārējiem partijiem atkal, to es labprāt darīšu, aicinot pēc tam žurnālistus, bet ne visu caur žurnālistiem. Tas ir jūsu piedāvājums? Tieši tam. Nav attaisnojusies latvisku uzvārdu iekļaušanu sarakstos. Kārlis Leiškalns, Edgars V. Ramans, Roblovskis, viņi visi ir svītroti un sarakstos nokļuvuši lejā un Saeimā nav iekļaujušies. Jūs minējāt, ka esat daudz resursus. Viņi nav svītroti, dažiem no viņiem neieguva pietiekoši lielu plusu skaitu. Tā ir milzīga atšķirība. Svītrot arī ir? Nē. Varam pēc tam apskatīties. Mēs varam paņemt kaut tagad Rīgas sarakstu. Mums nav savstarpējas svītrošanas kampaņas, kā ir citas partijas, piemēram, kā mēs redzam, Vienotība vai Zaļzemniekus vai citos politiskos spēkus. Bet lielais jautājums vai ir attaisnojas? Jūs diezgan daudz resursu tērējat uz latviešu vēlētāju. Apmēram trešdaļa no mūsu ievēlētiem deputātiem ir tie deputāti, kas ir latvieši. 2/3 ir deputāti nelatvieši, kas ir šais apstākļos labs rezultāts. Un, ja es nemaldos, Freimaņkungs, kas ir Latvijas faktu direktors, viņš arī medijus šodien ir teicis, ka pēc viņu datiem, veicot exit polls, 20% no saskaņas vēlētājiem šajās apstākļos ir latvieši. Kas nozīmē, ka tas ir vēl viens apstiprinājums tam, ka mēs esam izvēlējuši ilgtermiņa vienīgu pareizo stratēģiju. Laikā, kad jūs nākat, izskatās ar priekšlikumu Varavīksnes valdībai, jūs tagad nenožēlojat tos izteikumus, ko jūs Krievijas televīzijā teicāt, paužot simpātijas atklātas Vladimiram Putinam? Es tos vārdus esmu precīzi pirms kādam 2 nedēļām teicis arī LNT, pirms braukt uz Maskavu, kā esmu absolūti pārliecināts, ka šajā situācijā, ja mēs paskatīsim uz tiem politiķiem, un politiskām spēkiem un politiskām tendencēm Krievijā, kas ir populāri bez Vladimira Putina, Žirinovska tipa politiķi vai Zjuganova tipa politiķi, tad es domāju, ka neviens no tiem variantiem Latvijā absolūti nav neizdevīgs, nenozīmē kaut kādu pat minimālu, pat teoretisku stabilitāti. Ja mēs iedomāsimies, ka Žirinovska tipa politiķis, nacionalistiski noskaņots radikālis, kļūs par Krievijas federācijas prezidentu, padomāsim, cik labi mums un tā būs. Vai tā nav problēma, ka jūs nevarat kļūt par tādiem īsteniem sociāldemokrātiem, ka jums ir šis līgums ar Putina partiju, kas jums principā nodrošina mūžīgu palikšanu opozīcijā pēc šiem rezultātiem, vismaz spriežot? Es pirmkārt nesaistītu to faktu, ka mums ir līgums, piemēram, ar Vienotu Krieviju vai ar Ķīnas komunistisko partiju, vai mums ir izcili labas attiecības ar Igaunijas centrisko partiju par to, vai mēs kļūsim vai nekļūsim par koalīcijas sastāvdaļu. Tas ir saistīts pavisam ar citiem argumentiem, aspektiem un apsvērumiem. Bet mēs esam absolūti pārliecināti, ka šis līgums ir mūsu iespēja. Īpaši tādos grūtos apstākļos, kā ir patreiz, kad ir zināms konflikts ar Eiropas Savienību un Krievijas federāciju, izmantot šo kā logu dialogu. Es tieši par to esmu runājis arī ar Mārtiņu Šulcu, kad esmu bijis Strasburā tieši pirms vēlēšanām, ka ir jāizmanto visas iespējas, pieņemot, ka sankcijas ir ieviestas un tās lēmums ir saistošs visiem, un tā politika ir saistoša visiem, izmantot iespējas dialogu. Vai jebkad pieļaut iespējas lauzt šo līgumu? Vai pārskatīt? Šīs līgums varbūt tik laust pie nosacījuma, ka Latvijas Republika pieņem laust sava līmenī noslēgts līgumus, kas ir, piemēram, par pēcniecībām, par diplomatiskām attiecībām, jo Latvija ir... Līgums ar diviem... Tieši tāpēc, ka mēs esam partija. Valstīm ir attiecības... Tad jūs atbildi nē, saskaņa negrasās laust līgumu ar Putinu Vienoto Krieviju? Latvija ir attiecības ar Krievijas federāciju. Mums šajā situācijā ir attiecības ar vienīgu, citu partiju tur nav, ar vienīgu partiju Krieviju. Par to mēs esam runājuši pirms vēlēšanām un būtu droši vien nepareizi gaidīt no manis, ka es mainīšu savu viedokli pēc vēlēšanām. Ušako kungs, mēs jūs atbildi sapratām. Paldies jums, sirsnīgs par atbildēm. Paldies, ka atnācāt.
Mēs turpinām nekā personīga. Vienotība nekļuva par šo Saeimas vēlēšanu uzvarētāju, tomēr tai būs jātaisno vēlētāju dotais avans, jo visdrīzāk tā darba turpinās koalīcijā. Vēlme palikt samā amatā izteikusi arī premjerministra Lemdote Strauja, un tomēr vēlētājs ar plusiem ir ieviesis būtiskas korekcijas Vienotības elitei. Kā tas atsauksies uz partijas nākotni, arī par to vaicāsim premjerministrai Lemdotei Straujumai, kur ir mūsu viešņi šovakar. Labvakar. Labvakar. Atšķirībā no citām vēlēšanām šajā koalīcijā spēku samērs starp labajām partijām ir izlīdzinājies. Vai pieļaujot, ka premjeras varētu nākt, piemēram, no ZZS? Viņiem tomēr tur bija 3 premjeru kandidāti, vēl 4. uzradās. Vai arī jūs tomēr gribētu un būtu ar mieru palikt kā premjeras? Nu, vienotībai no šīm partijām ir, no labajām partijām, no koalīcijas partijām ir labākais rezultāts. Tāpēc tā kā pienāktos. Pirms brīža mums te jūsu vietā sēdēja vēl viens, kurš arī teica, ka viņam ir pats labākais rezultāts. Bet vispirms es gribu pateikt paldies visiem vēlētājiem. Un gribu pateikt īpaši paldies par visu gadu. Par to, ka mums nebija nekādu sociālo nemieru valstī. Pavasarī un arī pirms vēlēšanām, jo bija iespējams provokācijas, tā kā paldies visiem, un īpaši, kur piedalījās vēlēšanās. Nu, jā, mums ir 2. vieta, un, protams, prezidents izvēlēs premjeru. Prezidents nosauks premjeru, bet vienotība, protams, ir gatava uzņemties. Tad jums ir pirmā roka, jūsuprāt, ja? ZZS pat nav iespēja. Ja prezidents izvēlēsies ZZS, tad viņiem ir iespēja, bet loģika saka, ka būtu vienotība. Nu jā, jūs arī esat paudus gatavību. Kopā ar Zaļzemniekiem un nacionāļiem jums ir tāds stabils vairākums, 61 balss. Kāpēc jums būtu vajadzīga Bondara partija? Bet es nesaku, ka mums vajadzīga Bondara partija. Mēs jau tad, kad veidojam šo koalīciju janvārī, bija jau doma, ka šī koalīcija jāturpina darbu pēc vēlēšanām. Un ir vairāk kā 60 balsis, līdz ar to koalīcija ir pilntiesīga, varētu turpināt darbu arī jaunajā sasaukumā. Un mēs tiksimies vispirms vienotība, tiksimies ar abām koalīcijas partijām, un tad sapratīsim, kāds ir mūsu sadarbības partneru viedoklis. Vienotība gatava strādāt esošajā koalīcijā. Ušakova kungs tikko izteicās par to, ka viņi būtu gatavi veidot varavīksnes valdību. Ko jūs par to sakat? Es neredzu šeit nepieciešamību, jo Ušakova kungs ir deklarējis, ka viņš ir sociāldemokrātiskā virziena pārstāvis. Un mēs esam konservatīvi, labēji centriski. Līdz ar to šeit ir divi teiksim, atšķirīgi virzieni, kur Eiropas Savienības valstīs faktiski svārsta efekts vēlēšanās, sociāldemokrāti vai konservatīvie pie varas. Zviedrijā pat nomainījās konservatīvas sociāldemokrātiem. Līdz ar to es nedomāju, ka būtu jāveido mums šī varavīksnes valdība, ja mēs varam izveidot labēji centrisko koalīciju. Tas būtu vienīgais iemesls, kāpēc nestrādāt kopā? Es patiešām novēlu Ušakova kungam aiziet no šī nacionālā piesitiena. Un tas, ko mēs klausāmies pirms vēlēšanām par sadarbību ar vienoto Krieviju, tas daudziem vēlētājiem izsaka bažas. Viņiem rodas bažas, vai tur nav kāds arī cita veida piesitiens. Tāpēc es tiešām novēlu Ušakova kungam strādāt sociāldemokrātijas virzienā, un lai nebūtu, tur būtu arī visstautību vēlētāji, un lai cilvēki varētu izvēlēties. Es pat, protams, es viņam nevaru pateikt, lūdzu beidz, bet es varētu ieteikt pārtraukt šīs attiecības ar vienoto Krieviju, jo tas, kas notiek Ukrainā, tas ilgi nebūs pieņemams mums. Tagad par citiem, bet tagad par pašiem. Vēlētājs ar saviem svītrojumiem ir ieviesis būtiskas korekcijas vienotības elitē vai partijā, tas nedraud ar kādiem apvērsumiem. Mēs šodien valdes sēdē skatījām šo rezultātus, un vienotība ir saņēmusi vairāk vietas nekā pagājušajās vēlēšanās. Līdz ar to pārmest, ja jūs domājat partijas priekšsādātāji tagad, pārmest partijas priekšsādātāji, ka viņa ir 4. vietā, Kurzemes sarakstā, mēs valdi uzskatīja, ka nav nekāda pamata. Jautājums jau par to, vai viņu vispār iekļūst Saeimā? Tas ir jautājums. Tas nozīmē, tāpēc arī mēs sakam, ka visticamāk vēlētājs viņi ir sodījis.
uz ko paši politiķi aicināja, izvērtējot politiķu līdzinējos darbus. Tāpēc arī jautājums, vai jūs ņemsiet, piemēram, Āboltiņas kundzi uz valdības veidošanas sarunām, vai arī viņa varētu būt kāds no ministru amata pretendentiem? Nu, ministra amatus mēs neesam apsprieduši, bet šodien mēs... Vai teorētiski jūs pieļaut iespēju, ka šādu vēlētāju sodītu cilvēku varētu likt pie ministru prezidenta valdības galva? Teorētiski viss, kas var būt, bet mēs šodien izveidojam darba sarunu grupu, kas runās par nākošo koalīciju, un Āboltiņa ir šajā sarunu grupā. Es esmu tur, un Kampara kungs, kā izpildu direktors, Viņķeles kundze un Šadurska kungs. Kurš ir vadītājs? Šobrīd es vadīšu darba grupu, vienkārši Āboltiņas kundze rītdien nav Latvijā. Viņa dodas uz spīkeru sanāksmi Itālijā. Bet būs šogad kongress, un partijas biedri vērtēs, bet mēs neredzam nekādu nepieciešamību tagad sasaukt ārkārtas kongresu vai kā citādi apspriest, jo partija ir iegūsi 2. vietu un 3 mandātus vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Līdz ar to Āboltiņas kundze, kā partijas vadītāja, partiju ir ievedusi parlamentā ar labu rezultātu. Jā, bet vienlaikus vēlētājiem tiek dota tieši šī iespēja, izvērtējot katru personu, un Āboltiņai jūs zināt, cik ir svītrojumi. Tas parāda vēlētāju attieksmi. Vai būtu godīgi attiecībā pret vēlētāju ļaut viņai ieņemt augstus posteņus? Bet Āboltiņas kampaņa, kas tika vērsta pret Āboltiņas kundzi, arī robežojas jau ar diezgan nekorektiem uzbrukumiem, un šī kampaņa bija ļoti masveidīga. Svītrojumi ir tikai tāpēc, jūs domājat? Nē. Es negribu teikt, ka tikai kampaņas dēļ, bet arī kampaņas dēļ. Kā es vēlreiz teicu, mēs uzskatām, ka valde uzskata, ka Āboltiņas kundzei nav nekāda pamata mums rīkot ārkārtas kongresu vai kā citādi uzteikt neusticību. Druvietes kundze ir vissvītrotākais cilvēks no ministru kabineta, no 6. uz 12. vietu viņa noslīdējusi. Jūs prāt, vai Druvietes kundzei būtu tiesības atgriezties, piemēram, valdībā? Es uzskatu, ka nē. Ka mums ir jāmeklē cits ministrs, bet es nevaru arī šobrīd pateikt, kāds būs amatu sadalījums starp koalīcijas partneriem, jo mēs neesam runājuši ne vienotībā vēl, ne arī ar partijām. Principā 2 vienotības jomās un nozarēs veselība un izglītība vēlētājs ir zināmā mērā izsvilpis vienotību. Kas būs tie darāmie darbi, vai jūs principā izglītību un veselību uzskatīsiet par nākamās valdības prioritātēm? Prioritāte veselība ir noteikti, un izglītība ir prioritāte kopumā. Ja mēs gribam izaugsmi Latvijā ekonomikas, tad tas bija izglītības neko. Ko jūs darīsiet, lai viņa reāli tāda būtu? Druvietes kundze, jā, viņa ir izsvītrota, bet tas, kas ir izdarīts šogad, šajā gadā ir jau daudz. Teiksim, profesionālas izglītības likums, kas ir apvērsums profesionāla izglītībā, gan pētniecības institūciju konsolidācija ar atrasto naudu. Tā kā tās iestrādnes modeļi pedagoģu darba apmaksāja, tā kā tās visas iestrādnes izdarīt šī gada laikā, Druvietes kundzes laikā. Tie darbi ir bijuši labi. Jautājums, kā tika pasniegts veselības nozarē. Viņķeles kundze, manuprāt, izdarīja ļoti labu darbu kā darba grupas vadītāja. Varētu būt potenciāla ministra? Varētu. Man jāsaka, mēs neesam runājuši par ministra kandidātiem, bet mums ir vairāki, arī Šmita kungs, arī Viņķeles kundze, un vēl mums ir, vēl ministri, ja jūs sakat, kāpēc tā ir laikā, 3 mēnešus pirms vēlēšanām, bet tas ir laiks, ka 3 mēneši pirms vēlēšanām, nezinot, kas būs pēc tam, cilvēkam atstāt darbu, ir sarežģīti. Pavisam īsi vēl par drošību. Beigās līdz šim eksperti izteikušies, ka par līdzīgiem gadījumiem, ko piedzīvo Igauņi ar savu kapo darbinieku un lietuvieši ar savu kuģi, ko aizturēja Krievija, ka Latvija esot pasargāta tāpēc, ka mums tuvojas vēlēšanas un Kremlis negrib šādā veidā nobiedēt Saskaņas centra elektorātu un atbalstītājus. Vai jūs pieļaujat iespēju, un ko saka jūs militārie eksperti un militārie dienesti, vai Latvijai tagad var nākties piedzīvot ko līdzīgu? Tāpēc arī izteicu pateicību cilvēkiem, kuri nav pakļaujušies provokācijām. Mums tuvojas prezidentūra. Un pilnīgi droši, ka dažāda veida provokācija iespējas pastiprināsies.
Tāpēc es vienkārši gribētu aicināt cilvēkus nepakļauties uz dažādiem aicinājumiem, jo sociālais miers, kas ir Latvijā, tas ir ļoti būtisks. Paldies jums šovakar par šiem vārdiem. Veiksmi valdības veidošanas sarunās. Paldies, ka atnācāt.